Lībagu vēlie dzeltenie. Tādu nosaukumu es izdomāju tiem kartupeļiem, kurus audzēju manā dzimtā, manā bērnībā. Un tad, kad es sāku apjaust to faktu, ka tik ļoti daudz kultūra augu izzūd, un ka nestāda un nesēja un nestāda vairs to, kas bija mūsu senčiem, es sapratu, jā, bet mums taču bija tie ļoti garšīgie, tie miltainie kartupeļi, kurus neviens nemācēja izvārīt, izņemot mums mājās, kā bija iestāstīts, ka ļoti, ļoti jānoķer tas brīdis, kad kartupeļi ir gatavi, jo savādāk viņi iziet putrā. Jo šie vēlie dzeltenie, viņi faktiski ir biezputras kartupeļi, ļoti daudz cietas, bet ārkārtīgi garšīgi. Tā garša, tas dzeltenums, tas miltainums, es nevienam citam kartupelim nezinu tik labu garšu. Un tad, kad es atjēdzos, tad es sazinājos ar saviem radiem, kur vēl dzīvoja dzimtas mājās, un tur jau vairs neviens nestādīja un nesēja tos kartupeļus. Viņi jau bija pazuduši, bet viņi zināja teikt, ka kaimiņos Ratkalnos vēl stāda. Un mana vecmāmiņa ar viņiem draudzējās, un es zinu, ka tie bija tie paši, jo tie kartupeļi arī ārēji izskatās, viņiem ir ļoti dziļas acis tādas, iegrimušas, un tāpēc droši vien viņi rūpnieciski nav izdevīgi, jo ar kartupeļu tīrāmo mašīnu tās acis nevar notīrīt. Un tad es aizbraucu ciemos un dabūju sēklai pāris kartupelīšus un turpinu viņus audzēt. Un tā kā es esmu daudz reizes pārcēlusies un dārzs man ir bijis citur, tad es viņus esmu katru gadu glabājusi savā leduskapī, kaut vai tos pāris, un nosargājusi, un mums arī ar bērniem tie ir viena no mīļākajiem un garšīgākajiem kartupeļu putras kartupeļiem, ko mēs gatavojam. Un šogad, starp citu, priekuļu zinātnieki viņus paņēma pārbaudīt, ja vajag atvesaļos no vīrusiem, un tā kā nosargāti. Un cik gadus tava vecmāmiņa viņus audzēja, un cik gadus tu tagad turpini to darīt? Man jau ir 52. Kopš es sevi atceros, tie kartupeļi vienmēr bija. Cik viņus gadus viņa audzēja, es nezinu, un es vairs nevaru paprasīt. Bet viņi jau bija bijuši tais mūsu lejaslāču mājās. Un es vismaz kaut kāds 12, 15 gadus tos kartupeļus auklēju. Es viņus tiešām auklēju un noturu, nesajaucot ar citiem, jo man ir arī vēl citi dārzā agrāki un vienmēr nagniezi ar kādu tur violeto ielikt dārzā. Bet ar šiem es tiešām auklējos un saglabāju, jo tie ir manas puses kartupeļi. Vai tu esi pamanījis, ka atkarībā no vietas, kur tu stādi, no augsnes atšķirās arī garšas īpašības? Atkarīgs ir tas, cik es to augsni esmu ielabojusi, vai tas kartupelis pats ir dabūjis paēst vai nē, un tāpēc es ļoti lielu uzmanību veltu pirmkārt augsnei, lai augsne ir pabarota un dzīva. Es rudeņos konu varu dabūt savā ikšķilu saimniecībā. Man tur ir iespēja tikt pie trušu pakaišiem, kas īstenībā izrādās netīšām uzzināja ir ļoti labs uzlabotājs, un tad es nolieku šos trušu pakaišus, cik man pietiek spēka un cik es dabūnu. Un virsū tad es vēl vedu no ādažiem lapas, ko sētnieks ir sagrābis, liepu lapas. Mums tur nav lielā šoseja, viņš ir priekš manis rūpīgi pastrādājis, un šādi saliekot es tieku pie ļoti labas augsnes. Un pavasarī es vēl dabūnu sienu. Un tad nav ne Kolorādo, šogad laikam 3 Kolorādo satiku, bet bija ļoti labi. Tātad tu audzē zem siena? Jā. Jauki. Vai tu esi audzējis arī vienkārši neapsaktā augsnē šos te pašus kartupeļus? Es taču neiešu mocīties, ravēt un laistīt. Un Kolorādo lasīt, priekš kam? Kopš es šo metodu zinu, es vairs tā nedaru. Jā, mans vecais tēvs tā darīja. Viņš āra, tad vajadzēja stādīt, tad bija vagas, tad viņš vajadzēja izvagot, vai dabūja zirgu no kaimiņa, vai ar traktoru vagoja, pēc tam ecēja, pēc tam atkal vagoja, pēc tam atkal ecēja, pēc tam gāja raut ārā šitās te balandas. Man zem tā siena, varbūt kāda gāras izlien, varbūt 1, 2 balandas pa visu vasaras izrauju. Visu, un novācu es jau tagad parušinu no malas, izvēlu kartupeļus, un lai viņš tur aug tālāk. Protams, ja putri jau gribās arī vasarā. Jā,
Un tāpēc man ir no priekuļiem agrā šķirna vēl, un tad tos es vairāk tā rušinu. Un tie vēlē, starp citu, vēlē mazāk slimo ar lakstu puvi, un viņiem ir ļoti, ļoti augsti tie laksti, un tāpēc arī viņi droši vien ir tik miltēni, jo tas veģetācijas periods ir garš, tas augs ir daudz vairāk pārstrādājis sauli cietē un noglabājis tajos bumbuļos. Un viņi arī ārēji ir dzelteni? Nē. Nu, viņi nav sarkanmiziņi, viņi ir to brūno miziņu parasto. Nu, kā jau ir kartupeļu tāds tumšu brūnu miziņu, jā. Un vai vēl kāds ir no taviem draugiem, radiem, paziņām iekārojis un audzē šos kartupeļus? Es esmu viņus dalījusi, bet viņi neviens man nav atskaitījušies, kā viņiem iet. Es esmu devusi citiem, jā.